un es šķiru lapu pievēršamies finanšu krāpniecības tematam. Man šeit šo tematu esam vispār kā sabiedrība un arī mēdīju un nozares eksperti ļoti, ļoti izcēluši. Un man šeit tas ir tik ļoti izcēlts, ka šobrīd uzķerties uz kaut kā jau ir gandrīz nereāli, bet tāpat laikā tie apjomi pieaug un izkrāptās naudas apjoms pieaug. Tāpēc ir tāda mazliet dīvaina sajūta un varbūt, ka nevar vienkārši tā paļauties, ka es jau neuzķeršos, jo droši vien tie, kas uzķerās, tā arī ir teikuši iepriekš. Tātad katra cilvēka domāšanā ir kaut kādi caurumi un ļaunie to var izmantot, vai ne? Tāpēc Marija Briede, kuras aicinu skatos, runās par krāpšanas riskiem, kur tie slēpjas, kā tos pārvaldīt. Marija ir no Finanšu nozares asociācijas un arī reizē ieņem krēslu Luminor bankā. Lūdzu! Tā, pārbauda. Ir, jā. Tā. Labdien visiem! Liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Kā jau pieteica, tātad es esmu Finanšu nozares asociācijas krāpšanas novēršanas darba grupas pārstāve un ikdienā strādāju Luminor bankā kā krāpšanas novēršanas eksperte. Tāpēc šodien es stāstīšu par krāpšanas riskiem, kur tie atrodas un kā tos pārvaldīt. Precīzāk iekļaujot tieši informāciju par to, kā krāpnieki ģenerē savus uzbrukumus, kādas taktikas viņi izmanto un kāpēc tie uzbrukumi ir tik veiksmīgi, par spīti jau minētajiem neskaitāmiem brīdinājumiem arī sociālajos tīklos, mēdījos un citai izplatītai informācijai. Vispirms es gribu saprast arī no klātesošajiem, kurš no jums šogad varbūt var pacelt roku tīri, lai saprastu, ir saskāries ar kādu krāpšanas mēģinājumu. Piemēram, telefons zvans, īsziņa, reklāma sociālajos tīklos. Jā, ir, gandrīz viss ir. Tātad aptuveni jau saprotat, par ko es runāšu. Bet ejam sīkāk. Vispirms definēju. Kas tad tas ir? Krāpšanas risks, par ko es runāju šobrīd, ir tieši tāds risks, kas rada iespēju negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, ko ietekmē kaut kāda ārēja iedarbība. Un tieši, ja mēs runājam, piemēram, vairāk par kaut kādiem uzņēmumiem vai organizācijām, tad tas ir tas finanšu risks, ir pirmā lieta, kas rodas, bet negaidīti uzņēmumiem un arī privātpersonām šis zaudējums var radīt kaut kādas tālākas sekas. Piemēram, grūtības nomaksāt saistības vai uzņēmumu gadījumā tas vispār var arī realizēties kādos atsevišķos gadījumos ar nespēju turpināt saimniecisko darbību. Tāpēc krāpšana ir būtisks risks, kas jānovērtē un jāievieš pasākumu, lai to novērstu. Un tātad būtībā, kā strādā krāpšana. Šeit es esmu pievienojusi sociālās inženierijas definīciju no ASV tāda kiberdrošības eksperta, kur viņš skaidro, ka šī sociālā inženierija ir jebkura rīcība, kas ietekmē personu veikt tai labvēlīgu vai nelabvēlīgu darbību. Ko es ar to gribu pateikt? Ka sociālā inženierija šobrīd jau tiek uzskatīts bez mazliet kā lamu vārds, ko mēs bieži vien dzirdam kontekstā tieši ar krāpšanu, kā kaut ko sliktu. Bet pati par sevi sociālā inženierija vienkārši ir. Un tas ir vēl viens instruments, ko krāpnieki ir iemācījušies izmantot, lai īstenotu savus negatīvos nolūkus. Savukārt, un tāpat arī sociālā inženierija šobrīd ir ļoti izplatīta, mēs par to daudz runājam, bet patiesībā tas nav nekas jauns. 10 gadus atpakaļ, piemēram, mēs mēdījos būtu lasījuši ziņas par to, kā it kā Latvijas gāzes darbinieki staigā pie pensionāriem, zvana pie durvīm un mēģina tikt pie viņu fiziskās naudas, kas ir uz vietas. Vēl 20 gadus atpakaļ tie būtu, piemēram, aizrunātāji vai tur naudas locītāji bankās, kas veikli apmāna cilvēkus un rada ilūziju, ka kaut kas ir noticis. Šobrīd ir vienkārši mainījusies vide. Krāpniekiem ir iespēja izmantot tās pašas tehnikas masveidā, tāpēc arī tā krāpšanas ietekme ir būtiski pieaugusi.
Tad nedaudz vairāk tieši par taktikām, ko krāpnieki izmanto. Šie ir manā praksē piemēri, ar ko es visbiežāk sastopos, izmeklējot krāpšanas gadījumus. Un es arī nedaudz ar piemēriem paskaidrošu, kā tas strādā un kāpēc tas tā strādā. Pirmkārt, uzbrukumi ir veidoti tā, lai radītu emocionālu reakciju. Un šeit nāk iekšā tā mūsu cilvēku uzbūve, bioloģija. Mēs esam emociju varā, mums veidojas kaut kāda noteikta hormona, notiek ķīmiskas reakcijas mūsu organismos. Un izsaucot kādu noteikti spēcīgu emociju, tās var būt bailes, tikpat labi tas var būt arī ļoti liels prieks. Ja, piemēram, saņemt īziņa, ka rīt pēkšņi jāierodas tiesā, tas arī būs bailes neizpratne, vai saņemta īziņa, ka ir laimests loterijā, un tad pārņem prieka sajūtu, un cilvēks ir gatavs neapdomīgi veikt darbības, kas ir nepieciešamas, lai saņemtu to solīto. Un tīri bioloģiski mūsu organismā izstrādājoties šīm ķīmiskām vielām, mums atslēdzas racionālais prāts, un mēs veicam darbības impulsīvi, emociju vadīti. Tā kā viss, ko mēs tajā brīdī gribam, ir īstenot šo konkrēto darbību, novērst apdraudējumu, kuru mēs domājam, ka viņš tur atrodas, vai tieši pretēji iegūt šo negaidīto labumu. Otrs ir, kas būtiski tiek izmantots, uzticība. Tieši uzticība ir pamatā tam, kāpēc krāpšana izdodas un tam, kāpēc izmanto sabiedrībā zināmu zīmolu vārdus. Piemēram, ja mēs runājam par iegādes kaut kādu krāpšanu, DPD, Omnivu, jūs visi zinat, vai ne? Tas ir uzticams kurjerddienesta pakalpojums. Līdz ar to krāpnieks sūtot kaut kādu viltus saiti, pozicionēs sevi kā šis uzņēmums, radot priekšstatu, ka tas ir tas uzticamais uzņēmums, par ko mēs visi zinām. Un tad arī tā iespēja, ka dati tiks ievadīti uzreiz ir daudz lielāka nekā tad, ja viņi sūtītu Marijas Express pasts, piemēram. Ja? Tad uzreiz būtu jautājumi, kas tas tāds, no kurienes tas radies un vai tas ir uzticams. Tāpat arī tiek izmantots autoritātes figūras. Kāpēc krāpnieks zvana policijas vārdā? Ja? Jo policija uzreiz ir kaut kas tāds, mums liekas, viņi ir atbildīgi par drošību, viņi ir atbildīgi par mūsu drošību. Tātad, ja policija saka, ka kaut kas nav kārtībā, man uzreiz gribās uzticēties. Un par to uzticamību arī nedaudz atgriežoties, nav svarīgi, vai tikai mēs uzticamies, bet mēs jūtamies labi arī tad, ja mums kāds uzticās. Tāpat arī krāpnieki izmanto stereotipus. Ja? Tas ir vienkārši sabiedrībā pastāvošs, tā nav jābūt taisnībai. Bet saliekot to autoritātes figūru kopā ar stereotipu, es vēlos, lai jūs vienkārši pie sevis padomājat. Ja es saku, ka ar jums sazinās valsts policijas darbinieks, ko jūs iedomājaties? Tā būs sieviete, vīrietis, kāds cilvēks runās, vai viņam būs priecīga balss intonācija, nopietna, varbūt nedaudz draudīga, varbūt kādam ir bijusi iepriekš kaut kāda dzīves pieredze arī, kas papildina vēl šīs gaidas. Tātad vienalga, vai tā ir taisnība vai nav, krāpnieks spēlēs uz to, ko cilvēks sagaidīs, balstoties uz stereotipiem. Jā, un tāpat arī krāpšana ir veidota, šeit es arī runāju tieši par tādu ilgāku termiņu krāpšanu, kur nav tikai viena īsziņa vai teiksim, zvans, bet, piemēram, investīciju piedāvājumi, kas ir ilgstoša regulāra komunikācija ar krāpnieku, vai romantiskā krāpšana, kur ir sarakste, tiek uzzināta informācija vienam par otru. Piemēram, krāpnieks arī nereti veidos situācijas, kas liks tam upurim justos tā, ka viņi viens ar otru saprastos, ka viņi ir gājuši cauri vienai pieredzei, un tas viņiem palīdzēs satuvināties. Piemēram, ka abi ir nesen šķīrušies. Ja? Es zinu, kā tu jūties šajā situācijā, un tas liek cilvēkam veidot labākas, ciešākas šīs uzticamības saites. Un pēc tam viņi to uzticību var izmantot. Atsevišķos gadījumos arī krāpnieki paši spēlē upuru lomu. Piemēram, Savienotajās valstīs ir ļoti izplatīta šāda krāpšana, kas pie mums vēl nav atnākusi, bet tur zvana krāpnieks, piedāvājot cilvēkam saņemt kaut kādu kompensāciju. Saka, ka to es samaksāju piemēram par daudz telefonu rēķinu, man ir jāatgriež tava nauda. Protams, šajā krāpšanā būtiska sastāvdaļa ir tāda, ka ir jāpiekļūst personas datoram.
Tātad tiek uzinstalēta programma, kas atļauj piekļūt personas ierīcei, krāpnieks redz vai pat pārņem ekrānu un zina visu, ko šis cilvēks dara. Nereti pat var pārņemt kontroli un pilnībā rīkoties cilvēku vietā. Tad ko krāpnieks dara? Viņš it kā atmaksā šo kompensāciju un lūdz iet bankas kontā pārbaudīt, vai tiešām tā kompensācija ir saņemta. Un tajā brīdī, kad cilvēks iet savā īstajā internetbankā, izmantojot tehnoloģiskus dažus trikus, krāpnieks manuāli nomaina un parāda konta atlikumu daudz lielāku. Piemēram, bija jāsaņem 50 eiro, bet tā vietā ir ieskaitīti 5000. Un tad krāpnieks saka, tātad nostāda savu upuru lomā un izmanto cilvēku labticību, sakot, ak, nē, es tev ieskaitīju daudz vairāk naudas nekā vajadzēja. Lūdzu, atgriez man to naudu. Mani atlaidīs no darba, ja tu to neizdarīsi. Man nebūs par ko pabarot savus bērnus vienalga. Ko? Tātad viņš tādā veidā izmāna naudu, sakot, ka viņam tā nauda pienāks. Ja? Un tāpat arī ļoti būtiski dažādos investīciju piedāvājumos vai tur pēdējā brīža loterijās iespējās laimēt jaunāko Samsung telefonu, ja, vai citās vietnēs tiek radīta sajūta, ka cilvēks ir izvēlēts, ka viņam ir piedāvāts kaut kas, kas citiem cilvēkiem nav pieejams, ka viņš ir īpašs. Ja? Nestāsti nevienam par šo piedāvājumu. Tas ir tikai tev individuāli dizainēts, tikai tev tāds pieejams. Un tāpat arī komunikācijā krāpniekam ir pieejams visas atbildes. Ja? Jebkāds jautājums, kas tiks uzdots, tiks saņemta pretī salīdzinoši pieņemama racionāla atbilde. Nebūs ne klusuma brīža, nekā tā, tad tiek radīts iespējas, ka viņš visu zina, visu pārzina un ir eksperts konkrētajā jomā. Un tie ir daži no izplatītākajiem trikiem, protams, praksē arī var tikt izmantoti citi. Šis ir ieskatam, kāpēc krāpšana strādā. Un, ja mēs runājam par uzņēmumiem vai organizācijām, tad kā reāli var ciest zaudējumus. Un, principā ir divi veidi, divi lieli virzieni. Viena situācija ir, kur cilvēks, kam ir pieeja vai pārvalda uzņēmuma kontus, grāmatvedis, vai tas var būt īpašnieks, vai kāda cita persona, tātad ar pieeju uzņēmuma kontiem, kļūst par vispārējās krāpšanas upuri. Piemēram, saņem zvanu no viltus bankas vai īziņu par to, ka jāierodas tiesā, ievada tur internetbankas pieejas datus, un līdz ar to krāpniekam, pievienojoties internetbankā, ir tās pašas tiesības rīkoties arī ar uzņēmumu kontu, kādas ir šim konkrētajam cilvēkam. Tas ir viens veids. Savukārt otrs virziens jau ir mērķēti uzbrukumi. Mērķēti uz konkrētiem uzņēmumiem, varbūt uzņēmumu grupām, vai arī krāpšanas scenāriji veidot tā, lai tie būtu uzrunājoši tieši saimnieciskās darbības veicējiem kaut kādiem. Tad parunājot tieši par šiem mērķētiem uzbrukumiem, kā viņi tiek veidoti. Un, pirmkārt, uzbrukums pats par sevi var sastāvēt pat no vairākiem posmiem. Piemēram, vispirms tiek nosūtīts tā saucamais phishing e-pasts, kura mērķis ir panākt, lai kāds no darbiniekiem uzklikšķina, tādā veidā dodot krāpniekiem pieeju, redzēt un izsakot visam, ko dara šis darbinieks. Piemēram, e-pastā piekļūt citai uzņēmuma informācijai, kas viņam palīdzēs veidot tālāk jau konkrētu uzbrukumu ar mērķi saņemt naudu. Otrs izmeklēšanas veids ir publiskā informācija. Tas, kas ir publisks, ir pieejams ikvienam, tai skaitā krāpniekiem. Tāpēc ir svarīgi saprast un zināt, kādu informāciju par sevi, par savu uzņēmumu, par sadarbības partneriem jūs darat publiski pieejamu. Piemēram, krāpnieks var iet uzņēmuma mājaslapā, apskatīties lielākos sadarbības partnerus. Tas jau ir viens no veidiem, un viņš saka, labi, izlikšos par šo. Ja? Tālāk, viņš jau nezina, kurš darbinieks atbild uzņēmumā par maksājumu veikšanu varbūt. Atrod LinkedInā
cilvēki, kas strādā X uzņēmumā. Un tad viņš iet cauri profiliem, cauri kopējiem savstarpēji saistītām personām. Principā var uzzīmēt jau organizācijas struktūru un aptuveni izsacināt, kurš cilvēks par ko ir atbildīgs. Un tādā veidā viņš zinās, kam tieši un kā vārdā sūtīt tālāko ēpastu ar lūgumu pārskaitīt naudu. Līdz ar to dažādos posmos jebkurš uzņēmuma darbinieks var kļūt par krāpšanas upuri vai to neapzinoties arī palīdzēt krāpniekiem piekļūt kaut kādai informācijai. Un tieši tāpat, lai iegūtu finanšu labumu, krāpnieki var mērķēt uzbrukumu uz konkrētiem darbiniekiem, jau aptuveni saprotot, kurš uzņēmumā ir atbildīgs par konkrētu darbību veikšanu. Un tad konkrēti par to, kas tad ir šīs schēmas. Šī ir no pieredzes izplatītākās krāpšanas schēmas, kas reāli rada zaudējumus vai ko izmēģina krāpnieki. Pirmais ir izlikšanās par sadarbības partneri. Būtība ir tāda, ka ļoti līdzīgā ēpasta veidā krāpnieks sūta informāciju, ka lūdzu nākamo apmaksu vai šī rēķina samaksu veikt uz mūsu jauno bankas kontu tādu un tādu. Attiecīgi pārskaitot naudu uz šo kontu, protams, tā jau aiziet krāpniekiem, nevis sadarbības partnerim. Otra izplatīta schēma, ko arī diezgan bieži mēģina, ir izlikšanās par augstāk stāvošu amatpersonu. Piemēram, saņem ēpastu no savu vadītāja, kas steidzami ir jāaizpilda šī anketa, ja nē, mums draud regulators piespriest sodu. Ja? Un, attiecīgi, aizpildot to anketu, mēģinot to parakstīt, krāpniekiem atkal nonāk pieeja internetbankas datiem. Vai tieši cits variants, ka raksta menedžeris, vadītājs sakot, ka steidzami ir nepieciešams samaksāt šim partnerim rēķinu. Mums jau vakardien tas bija jāsamaksā. Ja mēs to neizdarīsim līdz dienas beigām, mēs nesaņemsim preci, ko mums vajag tur nākamajai projekta fāzē, un līdz ar to viss būs slikti. Un tagad es pats vispār lidoju prom, tāpēc es nevaru samaksāt un es nebūšu aizsniedzams. Ja? Tāpat cits ik pa brīdim šī krāpšana parādās veids ir bankas konta maiņa tieši algas samaksai. It kā darbinieks raksta ēpastu, man ir mainījies bankas konts, lūdzu turpmāk algu skaitīt uz šo kontu. Attiecīgi, ja papildus pārbauda netiek veikta vai vienkārši uz ēpasta pamata tiešām šī informācija tiek nomainīta, tad pienākot algas dienai, pēkšņi algas nav. Un šis krāpšanas veids arī diezgan daudz nes zaudējumus, var nes zaudējumus uzņēmumiem, bet nav vērsts tieši pret uzņēmumiem. Bet šis ir tas gadījums, kur tā ir vispārēja krāpšana, kas var būt mērķēts uz uzņēmumiem. Piemēram, vismaz reizi gadā, parasti tieši ap šo laiku, ap pavasari, parādās sludinājumi vai informācija par to, ka kāds zemnieku saimniecība ir gribējusi iegādāties traktoru, bet traktors nav saņemts. Ja? Tātad, ievietojot sludinājumus, kas ir specifiski kaut kādai nozarei, krāpnieki jau mēģina tādā veidā mērķē uz uzņēmumiem vai saimnieciskās darbības veicējiem. Un šeit ir arī atspoguļoti tīri procentuāls sadalījums starp šīm trīs plūsmām. Tātad, cik daudz mēģinājumu vai reāli īstenoti ir bijuši šajās vispārējās krāpšanas schēmās, iepriekš minētās, piemēram, tiesas izziņas vai zvani no viltus bankas darbiniekiem. Tātad, it kā aptuveni vienādi sadalās, bet 39% tomēr īsteno krāpšanas gadījumus tieši no šīm vispārējām krāpšanas schēmām. 26% ir tieši uz uzņēmumiem mērķētās un 35% ir saistīts ar dažādu preču iegādi. Un preču iegādi, var būt traktors, var būt printeris, var būt automašīna. Tātad upuris teorētiski var būt jebkurš gan uzņēmums, gan privāta persona. Savukārt runājot par faktiskajiem zaudējumiem, tā arī nedaudz pieminēšu. Šie ir Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati par 4 lielākajām bankām par 2023. gadu reāli fiksētie zaudējumi uzņēmumiem. Un ņemot vērā krāpšanas šo te dabu, ir zināms, ka par krāpšanu īstenībā diezgan reti kurš ziņo. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka tas, ko mēs zinām un redzam, ir tikai aizberga redzamā daļa.
Bet ko tas nozīmē praksē, ja par krāpšanu īstenībā neziņo? Tas nozīmē, ka bankām ir arī grūtāk pēc tam novērst citus līdzīgus krāpšanas gadījumus. Ja? Piemēram, tie paši bankas konta numuri, informācija par to, kā tiek izveidots pieslēgums, ar ko krāpnieka rīcība atšķirās no klienta rīcības, tā viss ir noderīga. Līdz ar to, ja tomēr krāpšanas gadījums notiek, tad aicinu par to vienmēr ziņot. Un noslēgumā, kā tad pārvaldīt šos krāpšanas riskus, jeb drošības padomi. Vispirms būs tieši saistīta ar uzņēmumiem, un pēdējā slaidā ieliku vispārējos drošības padomus jebkuram. Runājot par uzņēmumiem, tā tad ir nepieciešams izglītot visus kolēģus par krāpšanu, par krāpšanas riskiem, kā tos atpazīt. Tāpat arī iesakām izmantot e-parakstu tur, kur tas ir iespējams. Sadarbības partneris grib mainīt konta numuru, ļoti labi atsūt man elektroniski parakstītu dokumentu. Darbinieks grib mainīt konta numuru, uz kuru saņemt algu, labi veic izmaiņas sistēmā attiecīgā, ja tāda ir. Ja nav, atsūt man iesniegumu ar elektroniski parakstītu parakstu, jo tādā veidā var pārliecināties, ka informācijas sūtītājs tiešām ir tas cilvēks. Un papildus mums arī ir iespēja pārbaudīt, tātad validēt visus Eiropas Savienības dalībvalstīs izdotos elektroniskos parakstus. Līdz ar to, strādājot ar partneriem šajā zonā, pārbaudīt paraksta patiesumu arī nav šķērslis. Tāpat arī ieteicams uzņēmumiem regulāri saviem darbiniekiem veikt simulācijas treniņus. Ko tas nozīmē? Sūtīt pašu veidotus pikšķerēšanas ēpastus, stāstīt par to, kā tas varētu izskatīties, izglītot, jo pieredze ir labākais veids, kā atpazīt šādus gadījumus. Un to es saku no savas personīgās pieredzes, kad jau vairākus gadus atpakaļ es pati uzķēros tieši uz iekšbankā sūtīt šādu simulācijas ēpastu. Ar to sakot arī, ka par krāpšanas upuru var kļūt ik viens, un tikpat labi ik viens arī var no tā izvairīties. Ja? Un kopš tā laika es vēl vairāk pievēršu uzmanību un tiešām ievēroju visu, ko es šajos slaidos stāstu, jo es esmu pamanījis, ka tas ir labākais veids, kā sev pasargāt. Tad tālāk par uzņēmumiem ir būtiski arī, lai darbiniekiem ir skaidra rīcība. Kā tad notiek rēķinu apmaksas procesi, vai vadītājs var man vispār atsūtīt rēķinu, lūdzot to steidzami samaksāt, un ja es atsakos to darīt, kādas sankcijas man kā darbiniekam par to būs, un vai man vispār kaut ko par to var piemērot. Ja? Un ar to sakot, ja ir procedūras, tad viņas visiem ir jāievēro, vai arī jāpārskata tā, lai tās atbilst reālās dzīves praksē. Citādāk no viņām vienkārši nav jēgas. Un noslēgumā, runājot konkrēti jau par internetbankas lietotāju pārvaldību, uzņēmumam ir iespēja regulāri pārskatīt un novērtēt. Pirmkārt, vai tie cilvēkam ir pieeja kontiem, vispār ir jābūt pieeja kontiem. Otrakārt, vai piešķirtie limiti darījumu veikšanai tiešām ir atbilstoši tam, kas darbiniekam ir ikdienā vajadzīgs. Nākamais ir izvērtēt riskus un izvērtēt, no kura brīža uzņēmums vēlas, lai maksājuma apstiprināšanai būtu iesaistīts vairāk kā viens darbinieks. Tātad vairāku darbinieku iesaiste. Un tāpat lielākā daļa bankas arī piedāvās iestatīt internetbankas lietotājiem fiksētu IP adresi. Tātad, ja cilvēks strādā no ofisa un jums ir pieslēgta fiksēta IP adrese, var uzlikt ierobežojumu, ka lūk, šī grāmatvede var veikt maksājumus tikai no šīs IP adreses. Un tas uzreiz jau praktiski izslēgs iespēju par vispārējo krāpšanu. Ja piemēram, tā grāmatvede saņemtu izziņu no tiesas, ievadītu datus, tad visticamāk IP adrese nesakristu un no uzņēmuma konta pārskaitīt naudu nemaz nevarētu. Un tad pie vispārējiem ieteikumiem, ko es arī dzīvē ievēroju ikdienā un aicinu to darīt tik vienam. Pirmkārt ir, esat klātesoši, kad jūs rīkojaties ar savu naudu. Ko tas nozīmē? Nevis steiga un automātiskas darbības, bet katru reizi ar uzmanību. Man ir jāievada kartes dati. Kāpēc? Ievadu kartes datus, kāds paziņojums man atnāk. Lielākoties es pieņemu, ka jums visiem ir Smart ID,
Tur ir rakstīts katru reizi, kad tiek apstiprināts darījums, kas tiek apstiprināts. Lasiet un pārbaudiet, vai tas tiešām atbilst tam, kādu darbību jūs vēlaties veikt. Atnāk īziņa no Latvijas pasta, ka jāsamaksā 47 centi, bet uz Smart ID paziņojums, ka jūs veiksiet pirkumu pa 700 eiro. Jā, attiecīgi, uzreiz var saprast, ka kaut kas neiet kopā. Nākamais, pārzinat, kā jūsu rīks tiek izmantots, ko nozīmē PIN 1, kādos gadījumos to lieto, ko nozīmē PIN 2, kādos gadījumos to lieto. Tāpat arī aicinu pārbaudīt informāciju uzticamos resursos. Piemēram, tiek saņemta īziņa no Latvijas pasta par sūtījumu piegādes kavējumiem. Es varu iet mans pasts un paskatīties, vai tiešām ir kādas problēmas ar manu sūtījumu. Saņem e-pastu, ka nodokļu atmaksa pienāks. Ļoti labi, es varu pat iet eds.gov.lv un pārbaudīt, vai tā tiešām ir. Paldies jums! Zini kā, ja man jānorezumē pusstundas prezentācija, nav ko spiest uz visādām saitēm. Ja? Tā? Aptuveni, jā. Labi, tas joks, bet lieta nopietni, gadījumu daudz, un tas ir diezgan briesmīgi īstenībā. Tā kā ir forši, ka par šām lietām runājam. Ar Mariju mēs vēl tiksimies pēc īstenībā minūtēm 5 diskusiju panelī. Paldies šobrīd. Ja būs kā jautājumi Marijai, tad paneļa laikā tad arī uzdosim. Jā, certifikāts. Man tā rāda zīmīgi. Jā, foto, certifikāts. Jūs aplausi vēlreiz Marijai par brīnišķīgu prezentāciju. Ļoti informatīvi. Paldies arī par daudziem piemēriem. Tas liek aizdomāties.